Nākamās 7 minūtes būtu šīs mazāk vienkārši pastāstīt par sevi. Cienīsim mani, cienīsim sevi, lūgums tiem, kam ir datori, aizvērt dators. Tas, ko es gribēju pastāstīt par sevi, varbūt to, ko vēl nezinu, vai atgādināt par sevi, tiem, kas jau zina par mani. Šī būtu tāda īsta prezentācija par mani, kāpēc es gribu kandidēt un ko es gribu panākt un vai iespējams mainīt. Kas esmu par dzīvi un kur es tādu. Nākamā ekonomikas fakultāte, esmu 3. kursa students, kopā man ir 4 kursi, un es studiju programmai. Nevalkāju džīns un nekad neesmu dzēris alkoholu, es kā šampanēs glāzu Ziemassvētkos. Patīk atpildot to zāļu un visādas tādas jaunas lietas. Es esmu atklāts, reālistisks, esmu iztēles bagāts, un tāpēc vienmēr cenšos pateikt visu konkrēti, cenšos visur iesaistīties un cenšos atrast jaunas pieejas un jaunas skatījumus lietām. Un šī bilde blakus, kad es pārskatīju savu fotoalbumu, izrādās, esmu ieteicies jau es spēju mūsu darbībā jau no pirmās dienas universitātē, jo šī bilde nāk no mana pirmā gada, no mana Aristoteļa, ka tajā meklēja kaut kāds pašpārvaldes cilvēks sēdīja apkārt un meklēja kāds vai nebūtu cilvēki, kas varētu nostāties malā un turēt lāpus, kad dekāni iet no kuģīšu laukām. Un tad, kad es atradu šo bildi, tad es jā, jau esmu luspāju iekšā jau no pirmās dienas. No personāla vadības pierakstiem ir tāda lieta, lai kandidāti varētu kandidēt, viņam ir vajadzīgas 3 lietas. Tā ir zināšana, tā ir pieredze un tā ir motivācija. Un šīm 3 lietām nāk klāt tāda piezīme, ka no tām ir reāli vajadzīgas tikai 2. Taču šāds līdzīgs laikam bija jau vēl sāpēc, kad kandidēju un teikšu, ka man ir 2 no tām, tad es kandidēšu luspus, teicu, man ir visi 3. Līdz gan zināšanas, jau luspā darbojas, jau šis jau būs 3. gads. Man ir pieredze gan valdes darbībā, gan ir Latvijas studentu apvienības valdes darbībā, esmu šajā brīdī Latvijas universitātes studentu centrāla kolēģijas vadītājs, kā man arī motivācija darīt, jo tiešām to vēlos uzlabot LUSPu, noturēt to par stabilu organizāciju, un izmantot iespēju kļūt par LUSPu vadītāju. Man darbības princips 3 lietas, ko jau minēju savā motivācijas vēstulē. Pirmkārt, ir turpināt Edvardu iesāku, jo es uzskatu, ka viņa gads bija diezgan tehnisks. Aktuālākie jautājumi, protams, tas ir gan telpu jautājums par to, jo mēs taču visi gribam LUSPam ir lielākas telpas birojā. Saglabājam, kā jau Edvards minēja, gada balvā regulāri tiešām ar rektoru, un, protams, ka būs aktuāli mums un aktuāli jums ir rektoru vēlēšanas. Kāda būs nākamais rektors, kāda būs mūsu iespējamās sarunas ar viņu, un cik ļoti LU vadība mums pēc tam ņems vērā un mums būs iepirkt par viņiem. Protams, sievietes ilgtermiņa plāns LUSPā, kas līdz šim ir bijis piekļuvots, un LUSPs ir gatavojas vairāk īstermiņā. Pirmkārt, tā ir finansējuma piesaiste ne tikai projektiem, kas notiks nākamgad, bet, piemēram, jau 2012. gada Aristotelim. Un, protams, LUSPam nekad nav īsti bijis tāds vadlīnijas vai darbības plāns, piemēram, nodēvēt kādu gadu par akadēmisko, kādu gadu par sociālo, lai ir skaidrs, kāda LUSPa mērķi un vīzijas, un kur LUSPa, piemēram, stāv 2015. gadā. Un tā 3. lieta, ir tāda no tām regulārām, ir attiecīgi sistēmas pārskatīšana. Pieņem visā dažādu veidu nolikums, tā skaitā vēlēšana nolikums, jo vadot vēlēšanu komisijas, tāpēc, ka ļoti daudz, kas ir arī papildinājumi neizdarījuši šajā nolikumā. Attiecīgi valsts atskaites plāni un darbības izskatīšanas un kaut kādas plānošanas mēnešiem uz priekšu par pusgadu plāniem tā, lai skaidri darbības, kas notiks valdē un LUSPā jau uz priekšu, kas līdz šim nav bijis un atskaita arī piekļuvotas. Šie ir tikai 3 solījumi jums, ko es domāju, ko es noteikti gribētu panākt un sasniegt. Man liekas, ka jums liekas svarīgi un kurus vajadzētu ieviest, bet, protams, tas ir arī regulārs darbs. Jo visu laiku gan no studentiem nāk iesniegumi, gan no vadības nāk paziņojumi, gan mūsu izglītības zinātnes ministrija kaut kādā laikā izmanto. Un, attiecīgi, tas tiešā veidā, gan caur komisijām, gan caur tiešā veidā, kā, piemēram, tas bija manā gadā, kad es arī akadēmisko komisiju LUSPā šī anketēšana par ārzemju studijām un ārzemju lekcijām ārzemju valodās, piemēram, angļu valodā, kāds pierādījās no šīs veiktā pētījuma. Un tādā veidā iegūt informāciju un tādā veidā censties sasniegt kādus rezultātus Vidmaņas universitātē, jo tā mana galvenā loma būtu šīs 3 funkcijas. Pirmkārt, moderators jums, moderators valdei, kā jau minēju vēstuli, esmu jau 3 gadu pieredzi un ļoti daudz ko pārzinu gan no Latvijas studentu apvienības, gan no LUSPa. Daudz jau uzskata, ka es jau esmu jau kopš 10. klases, kā mēs reizēm teikšu. Un attiecīgi līdz ar to, ja gadījumā kādam būs kāda jauna ideja vai kaut kas tāds, es zināšu, piemēram, vai tā jau ir kādreiz bijusi kādai vai palīdzēt, vai kas ar to ir noticis citreiz. Un tā 3. puse ir tāda, ka šobrīd vēl var senāt kolēģiju, un līdz ar to turpināt iesaistīt senatorus aktīvi LUSPa darbībā un kaut kādā lielākā lobbyā uz Latvijas universitātes vadību.
Tas un tā no manas puses ir viss. Paldies par uzmanību. Un jā, tāds novēlējums ilgi, bet tiek apturēt vai ne, pagājušajā nocījām tervīs, un tas novēlējums, lai tās papīra idejas tad bija kļūst realizējums un pieņem savu formu. Jā. Tas no manas puses. Paldies kandidātam par uzrunu.